Sveiki, esmu aktīvā motobraucēja. Es padalīšos ar informāciju par oktām. Es ceru, ka jums tas arī noderēs. Tātad viena lieta, ko es gribēju atgādināt, kad jūs ceļojat, pārbaudat, uz kādām teritorijām jums attiecas apdrošināšanas. Vai tā ir Kasko, vai tā ir okta. Pārbaudat valsts sarakstu, kurus šķērsosiet, vai jūs esat apdrošināts tanīs teritorijās. Piemēram, Albānija, Ukraina neietilps šo valstu sarakstā, tātad jums būs jāiegādājās zaļā karte. Vēl papildus apdrošinātāji piedāvā arī tādu pakalpojumu kā palīdzību uz ceļu. Ne visas Kaskopolis šo te palīdzību uz ceļu ietver, bet ir iespēja viņu iegādāties kopā ar oktu vai pat izrādās Balta. Piedāvā pilnīgi atsevišķi ar jebkuru no jūsu oktām piekombinēt šo te palīdzību uz ceļu. Piemēram, manā gadījumā Baltijas valstis apdrošināšana palīdzību uz ceļu līdz pusgadam bišķiņ vairāk kā 10 eiro. Ja. Ir ergo dubulta okta, tā atkal piedāvā kopā ar šo te pamatu oktu. Interesēties pie apdrošinātājiem, viņi jums detalizētāk izstāstīs, kādas ir iespējas, kādas ir kombinācijas, bet man šķita, ka tas ir noderīgs pakalpojums, jo tas attieksies nevis uz ceļa satiksmes negadījumu, kad jūsu transporta līdzekļi transportē, bet tas attieksies uz tiem gadījumiem, kas nav ceļa satiksmes negadījumi. Piemēram, ir izlādējies akumulators, ir izbeigusies degviela, nevarat piedarbināt, ir kaut kādas citas tehniskas problēmas. Jums nav jāzvana draugam vai jāraksta moto čata grupiņā, palīdziet man, bet jums būs diezgan samērīgu cenu iespēju nodrošināt šo te palīdzību uz ceļa. Tā kā braucam prātīgi, esam uzmanīgi uz ceļa un sargājam sevi un citus, lai izdevusies sezonu.